Labāk velties nekā vilties. Kūlenis FM. Es jau no 7:00 rītā klausītāji tev solu tādu brīnišķīgu pārsteigumu, un tas pārsteiguma moments ir klāt. Ar mani kopā šajā rītā, trešdienas rītā, nedaudz apmākušajā, es ceru, ka tāda saulīte un pozitīvas emocijas mums nesīs dziedātāja Kristīna Prāliņa. Kristīna, labrīt! Labrīt! Jūs varbūt neredzat, bet es esmu tādā saulītes krāsā ietērpusies, tā kā es ceru, ka izdosies iedot. Mēs ņemam, un es tieši gribēju teikt, ka tu esi apģērbusies atbilstoši kā saulīte, tad oranži koša. Jums tur galvaspilsētā arī līdzīgi? Jā, te ir ļoti pelēks šorīt. It īpaši salīdzinot ar vakardienu, kad bija vēl tas spiediens un viss liekas tāda vasara. Un tad šorīt, jā, ir. Bet man ļoti patīk pelēkās dienas. Es esmu pelēko dienu fans. Es arī, bet to tā skaidri nevaru teikt. Cilvēki nevar saprast. Kā? Jo negaršo saldējums? Es tad pats pateikt kaut ko tādu, bet man īpaši negaršo. Tā kā laikam jau tur ir kaut kas. Bet labi, mēs nesam to saulīti klausītājiem ar mūzikas palīdzību. Un tev kopā ar grupu The Soulful Crew ir atkal jau jaunums. Mēs pavisam nesen tikāmies un runājām par dziesmu Tev piestāv. Jā. Un tev piestāv oranžais, tāpat kā tev toreiz piestāvēja rozā. Un lūkojot arī uz singlu vizuālo noformējumu, tad tur tas rozā tonis visur caur vijās. Nu stāsti lūdzu, kas notiek šobrīd? Aktuāla dziesma nosaukumu Jā, bet. Kā tā radusies un stāsts? Jā, dziesma patiesībā atnāca pie manis tādā diezgan pelēcīgā posmā dzīvē, kad nebija tik viegli. Posms savā būtībā brīnišķīgs, ka tu esi jaunā māmiņa un tev ir bērniņš, tas ir tik superīgi forši un arī tas ir ļoti, ļoti grūti. Kaut kādā tādā psihoemocionālā veidā un es atceros, ka bija tāds bišķiņ iesadzies, varbūt tāds izmisumiņš un tāda lūkšana klusa tāda pī. Man ļoti gribētos. Tas pī bija tā kā pelīte, tas nebija lamvē. Man ļoti gribētos jaunu dziesmu un iet tālāk, un man vajag, Dievs vienkārši dod man to dziesmu, man vajag vienkārši, lai es paliktu saprātā un ar prieku var iet darīt tālāk lietas, un tad man tik, es toreiz biju pie Kāla ezera, tur Ērgļu pusē, un nolikusi tikko mazo gulētni, es nogāju lejā pie ezera uz laipas, un tur arī iedungoju šo dziesmu būtībā no A līdz Z jau gatavu melodiju, un tad aiznesu saviem brīnišķīgiem puišiem, kas, protams, to vienmēr kā ar buru nūjiņu un padara vēl tik daudz foršāku un grūvīgāku un krāsaināku. Un klausoties to un radot, strādājot to, sapratu, ka tā ir tāda īstena vasaras dziesma. Gan tāpēc, ka viņi tā kā atnāca vasarā, gan, protams, tās enerģijas dēļ, un man viņi simbolizē to tādu, to, cik ir svarīgi citreiz nefokusēties uz savu kaut kādu milzīgu dziļo analizēšanas pusi, kas man ir ļoti attīstīta un kas es par to priecājos, bet man bieži viņi nogurdina un ir par daudz. Citreiz vajag vienkārši rozā uzvilkt un iet papēžu kurpēs pa ielu un vienkārši justies forši un tas ir forši un tā arī vajag. Tā kā šis ir gan tiem, kas ikdienā ļoti daudz ar papēžiem pa ielu staigā un ir šajā sajūtā ikdienā, gan tiem, kas kā man, kam ir jāpiestrādā pie tā. Bet brīžiem laikam vajag tos gan kritumus, gan atkal palēcienu viļņus, jo tomēr tu arī minēji, ka posms varbūt nebija viens no vieglākajiem, bet dziesma tev ir izdevusies tāda atkal tik enerģiska un tāda, kas dod spāru un jaudu apkārtējiem. Jā, jo mēs jau tajā mūzikā arī meklējam to, kas mums trūkst, es domāju. Vismaz es, ja es tādu padomāju, tad pāršā tās dziesmas ir tur par mājas sajūtas meklējumiem un, nezinu, tur mīlestība un bla bla, un tad arī šis moments ir noteikti kaut kas, un es arī zinu, ka tā dziesma būs manā dzīvē. Es viņu dzirdēšu, es iešu, es viņu dziedāšu, un tas tā sajūta, kas tur ir, es viņu nesīšu sev līdzi, un viņi kalpos arī man. Tā tīri egoistiski, tad arī var to nostādīt. Tā kā jā, kaut kā tā ir.
Un man noteikti jāpajautā, kā radās singla nosaukums. Jā, bet, un kur tu liec to uzsvaru? Nosaukums netika tā baigi tur pārdomāts, jo vienkārši dziesmā iekšā ir šie vārdi, un man likās, ka tie arī ir tā pamatdoma. Jo dziesma stāsta par to, kā mēs jūtamies kaut kādā veidā, kaut kas mūs uzrunā, teiksim, un prāts saka, jā, vienkārši jā, pilnībā jā, vai emocijas kaut kāda daļa mūsos, un tajā pašā laikā ir tas šaubu narratīvs, un tas realistiskais, un tas, un varbūt pat gudrais un pacietīgais, un kas tad ir jā, un kurā mirklī ir jāklausās to jā, un kurā mirklī to bet. Es to daudz jūtu sevī. Man liekas, tā ir tāda arī ļoti tipiska latviešu iezīme, ka pēc katra jā ir bet. O, jā. Un man patīk arī, ka pasaka tās labās ziņas. Un tu jau sāc priecāties, un tad bet. Un šis ir līdzīgi. Amerikāņi vismaz filmās saka, man ir viena labā, viena sliktā ziņa, kuru tu gribi pirms tam, mēs tā nē. Mēs paķeram uz pārsteigumu. Pēc tam ar to komatiņu. Un pārsteigums ir arī dziesmas videoklips. Jo, ja nevar sajust muzikāli kāds to enerģiju, tad lūkojiet YouTube platformā videoklipu. Tur gan enerģija kūsā. Pilnīgi gribas arī mesties uz riteņu un doties līdzi. Pastāst, kā jums filmēšanas laukumā veicās. Es ļoti priecīgi esmu par šo sadarbību. Mēs ar Reini Janulī, kas ir režisors un arī producents un filmētājs šim te klipam, mēs jau esam sadarbojušies pirms tam. Bet šis ir tāds pirmais, tāds nopietnākais, lielāka apjoma darbs, ko mēs kopā varējām veikt. Un es absolūti mīlu Reņa enerģiju. Viņš pats ir riteņbraucējs un ļoti labi saprot to sportisko dinamiku, ko es ļoti vēlējos, ka viņi tajā klipā ir. Ja man gribējās to pasvītrot tajā dziesmā. Lai tas klips ir vēl, lai pasvītro to vasarīgumu un to spilgtumu un to kustību uz priekšu. Un pat cik tas ir tāds par to dualismu, par to jā un bet, un tad tur ir pilsēta, kas man arī vienmēr dzīvo ļoti aktuāli. Daudz būt pilsētā, bet ilgoties pēc dabas. Man liekas, tā mums daudziem ir, un tas arī tur ir attēlots. Un laikam tāda pamattēma arī tieši caur saviem sportistiem ir šis te radošais gars pret to tādu varbūt ikdienas skrējiena iekšējo cilvēku, kuram ir ļoti daudz iespējas augt šajā pasaulē. Viņš tiek ļoti atbalstīts un iedrošināts, jā, tā ir jādzīvo. Bet tad tas iekšējais radošais, kas grib vienkārši pasēdēt pie jūras un padomāt un varbūt uzrakstīt kādu dziesmu, viņam ir jāpacīnās, lai viņš to varētu sasniegt. Tu, Kristīna, man atklāja vēl tādas jaunas šķautnes klipam. Būs jāskatās vēl un vēl, jo katru reizi jau tu tomēr ar tādu citu domu un citu skatījumu un kaut ko ieraugu un pamanu. Tas ir forši. Vai ne? Bet man jāpajautā, kā tur ar to apgāšanos? Puiši tev... vai realitātē arī sanāca tur kāda sadursme vai viss mierīgi? Nē, tur nebija nemaz tik vienkārši, jo tur jānotrāpa, ir tur tāliet to aizmugurējā riteni krītot netrāpīt man. Tur bija tādi momenti, bet nē. Lauris, kurš to darīja, viņš super, cik vien uzmanīgi var ietriekties cilvēks kādā. Tāpat es pilnīgi katru reizi ieklēdzos. Es zināju, ka tas notiks, un katru reizi man tāds. Bet bez traumām. Jā, viss ir mierīgi. Viss ir ļoti labi. Kristīna, tūlīt mums arī jāatskaņo Kurzzemes radio klausītājiem jūs jaunākais veikums ar nosaukumu Jā, bet. Un mēs joprojām gaidām un tiešām novēlam izdošanos, lai viss kā pa diedziņu, kā plānots, jo rudenī to mini albumu latviešu valodā mēs gaidām un sagaidīsim, vai ne? Jā. Un es tagad saku šogad. Šogad? Jā, rudens ir, bet šogad noteikti. Tad ir jau, kas tad ziema, novembris, decembris. Jēdziens arī. Jā, vai ne? To mēs nevaram tā prognozēt. Un vēl tad jautājums, kur tevi varēs dzirdēt uzstājamies šajā vasarā? 19. jūlijā, 19. Liepājā, ne, bet 19. jūlijā mēs būsim Liepājā Pūtveņu koncertu zālē.
Brīnišķīgs koncerts. Pirmajā daļā esam mēs ar Soulful Crew, un otrajā daļā Latvijas radio Big Bands ar remix hitiem, kas, man liekas, būs episks koncerts. Vienkārši. Un 10. augustā mēs būsim Līgatnes papīra fabrikas festivālā, kas arī būs stilīgi. Tā kā tiekamies. Gan Kurzemē, gan Vidzemē tiekamies ar tevi un grupu. Kristīna, paldies par šī rīta sarunu un par to saulītes devu. Un lai turpinājumā skan dziesma Jāpet, un tiekamies pavisam drīz.